Labdien! Šajā video sūtījumā jums tiek dots ieskats, kādā veidā jūs varat ievadā grāmatvedībā veiksmīgi izpildīt otro pārbaudes darbu. Otrajam pārbaudes darbam sākumā ir atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem nepieciešams sniegt, un otrā daļa ir praktiskais uzdevums. Tātad jūsu praktiskais uzdevums būs, protams, saistīts arī ar teoriju, bet sākot noteikti ar atbildēm uz jautājumiem. Piemēram, ja jums ir šis otrais jautājums, miniet konkrētus piemērus katram uzņēmuma nemateriālo ieguldījumu postenim. Ko tas nozīmē konkrētus? Nederēs tas, ka jūs no kontu plāna vai no literatūras paņemsiet vienkārši šo te dažādus terminus, kas ir doti pēc teorijas. Te tiek prasīta konkrēta piemēra. Pieņemsim licence. Tātad kādas var būt licences, ko jūs zinat, esat dzirdējuši, kuras skaitās mums nemateriālais ieguldījums. Trešais jautājums, termins koncesija. Atkal tieši tāpat reālus piemērus. Tātad konkrētus reālus piemērus, kā saka, no dzīves. Tādus es vēlos redzēt jūsu atbildēs. Tālāk jums ir doti šie te praktiskie uzdevumi, kas, protams, ir saistībā ar šo te teorijas daļu, un jums ir jāsagatavo būtībā bilance. Bilance tādā izteiksmē, ka jūs pa pozīcijām konkrētām saliekat šos te visus iepriekš minētos kritērijus vai šīs pozīcijas no 1 līdz 23. Nav jābūt konkrētam skaitam aktīva pusē, konkrētam skaitam pasīvā. Tādā izteiksmē, ka jūs domājat, ka jābūt vienādam skaitam, noteikti nē. Tas nav svarīgais. Svarīgais, lai jūs sarindotu ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi. Zem apgrozāmiem līdzekļiem tātad var būt, kas ir viens prasības, tātad tie ir pēc būtības debitori. Un šī ailīte ir atstāta visam pārējiem, kas ir zem apgrozāmiem līdzekļiem. Pasīva pusē līdzīgi, tātad viena pozīcija, kas būtiski izdalīta, ir saistības, tātad tie pēc būtības ir kreditori, un šajā te sadaļā jau jūs ievietot gan uzkrājumus, gan pašu kapitāla pozīciju. Otrs uzdevums ir stipri līdzīgs, tikai šajā gadījumā jums vēl kas ir nepieciešams. Sagrupēt tādā veidā, lai var sarēķināt, protams, arī bilances kopsumu, aktīvs vienāds ar pasīvu. Šeit atkal nav jāskatās pēc tās principa, ka man aktīvā un pasīvā būs vienāds skaits pozīciju, bet jāskatās pēc tā, lai aktīvu summa un pasīvu summa sakristu. Šeit nav sadalītas jums šīs ailītes ar nosaukumiem atsevišķi. To jūs varat skatīties no iepriekšējā uzdevuma šo te sadalījumu, vai jūs veidojat savu pozīcijas, ja tas īstenībā ir jūsu ziņā. Būtiskais, kā jau es minēju iepriekš, sagrupēt tādā veidā, lai jūs varat sarēķināt gala rezultātu bilancē. Tālāk jums ir trešais uzdevums, pēc būtības tieši tas pats, ko jūs darījāt iepriekšējā, bet te jau ir ar konkrētu mērķi. Tātad ir doti kontu atlikumi. Šie te visi ir bilances konti un to atlikumu. Jums ir jāizveido bilance uz pirmo datumu. Tātad te jau mēs veidojam no šīm pozīcijām uz pirmo datumu konkrētu bilanci. Tālāk jums ir doti saimnieciskie darījumi. Tātad pēc piemēriem, kas jums ir doti materiālā, jums nepieciešams sagrupēt tātad šos saimnieciskos darījumus pa bilances kontiem. Tātad tie saucamie plusiņi, mīnusiņi. Atceramies divkāršais ieraksts. Tas nozīmē, ka katra pozīcija tiek ierakstīta 2 reizes. Un, protams, beigās jūs aprēķinat posteņu beigu atlikumus un sastādat bilanci uz 31. datumu. Tātad te jau atšķirībā no pirmā un otrā praktiskā uzdevuma nāk klāt saimnieciskās operācijas, kas ir notikušas kāda konkrēta mēneša ietvaros. Pēdējais uzdevums ir jau tāds mazliet interesantāks. Kāpēc interesantāks? Tāpēc, ka nav jums konkrētu skaitļu. Nav jums jāprēķina, teiksim, kaut kāda matemātiska, beigās ir matemātikā pozīcija, atvainojos, bet sākumā jums ir būtiski saprast, ko katrs nozīmē.
Piemēram, ja ir iegādāts traktors, par kuru samaksāta konkrēta summa, jums ir jāsaprot, kas jums parādīsies aktīvā un kas jums parādīsies pasīvu pusē. Ir jānopirktas sēklas ar atlikto maksājumu parāds. Tātad atkal, kas notiek tur vai tur. Te gan nav tādā izteiksmē, ka jāsaprot divkāršais ieraksts, te ir vairāk, fantāzija. Grāmatvedim jābūt ar iztēli, ar sapratni, ko es kurā vietā lieku. Pieņemsim, jums ir šādi te dokumenti, šāda situācija, un jums Ozoliņa kungs prasa sastādīt viņa bilanci un noteikt firmas kapitālu uz doto brīdi. Kāds viņam ir? Lūdzu, izpaužaties, kā jūs spējat to salikt. Būtībā aktīvam un pasīvam, protams, gala rezultātā jāsakrīt. Ko jūs varat izmantot, kā špikerīti? Jūsu labākais špikers ir kontu plāns. Te jūs praktiski visu informāciju varat atrast, lai jūs varētu veiksmīgi izveidot šo uzdevumus, nonākt līdz gala rezultātam. Piemēram, ja jums ir teikts ilgtermiņa ieguldījumi, kas ir ilgtermiņa ieguldījumi? Tad pozīcijas zem tā ir nemateriālie ieguldījumi, otrā pozīcija pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finansu ieguldījumi. Otrā grupa apgrozāmie līdzekļi. Trešā grupa pašu kapitāls. Tad būtībā jums kontu plāns pilnīgi visu informāciju dod, lai jūs veiksmīgi varētu sastādīt šo te bilanci. Kas jau attiecās tālāk uz praktiskajiem uzdevumiem, uz pēdējo tieši konkrēti, arī tur jums kontu plāns var palīdzēt. Tātad atrodam konkrētās pozīcijas un saliekam pa konkrētajām ailītēm. Veiksmi jums šajā uzdevumā. Ja ir jautājumi, noteikti varat rakstīt uz šo te saziņas e-pastiņu, kas ir šajā te distance learning vidē. Paldies!